tu esi glābts, lai glābtu citus. Kā ir tavā dzīvē? Vai tu to realizē? Jā, jau no pašiem pirmsākumiem, kad es iepazinu Dievu. Es, kad cilvēkus satieku, es ar viņiem vienmēr runāju. Kur mēs Bībelē to ieraugām, ka mums ir jāiet un jāevaņģelizē? Jēzus ir devis lielo pavēli, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tev to gribās darīt, tad, kad tev ir attiecības ar Dievu. Kādi ir tavi pirmie soļi, ko tu esi izlēmis darīt tagad? Iet ārā un uzrunāt cilvēkus caur internetu, caur grāmatām. Vai tev pašai ir izdevies caur internetu ieraudzīt augļus? Jā, man nesen bija viens ļoti liels pārsteigums. Ir viena tāda meitene. Viņu sāku sarakstīties un viņa teica, paldies, Lāsma, caur tevi man dzīve ir izmainījusies. Es teicu, katru dienu lasu psalmus, es lasu Bībeli. Un viņi ir iegūst tādu prieku un mieru. Un viņi saka, es caur tevi iepazinusi Jēzu. Un lielākoties bija tā, ka viņi atgrūž tevi. Esam piedzīvojuši kā kristieši, ka mēs ejam un evaņģelizējam, bet cilvēki mums atsaka. Un tad mums rodas tāds secinājums, ka nav vērts iet. Nē. Jēzus ir teicis, neatlaidīgi to dariet. Jo tad, kad cilvēks nonāks Dieva vai ēles vārtos, viņš var paprasīt, kāpēc tu man nepateici. Nevajag baidīties iet un darīt. Viņiem Jēzus ir devis spēku to darīt. Tātad kā pāri savam nē un ej uz priekšu. Vai arī jums ir tā, ka lielākais prieks ir par to, ka cilvēki tiek glābti evaņģelizācijā? Jā, protams, ka tā ir. Manā dzīvē tas tiešām ir redzēt, ka tavs draugs vai tavs tuvākais tiešām nāk. Vai jums nav bijis tā, kā mācītājs teica par Titaniku? Mēs pārāk ilgi gaidījām. Es domāju, ka ir jāiet tagad, tāpēc, ka Jēzus teica, ka viņš nāk drīz un viņš nāk kā zaglis naktī, kad tie, kas nebūs darījuši viņu prātu, kad tie vairs nevarēs pēc tam paspēt kaut ko vēl sadarīt. Tu slavas cienīgs Dievs.